Sveiciens no Cēsīm. Šodien ir lieliska diena, lai aizbrauktu līdz Valmierai un apskatītos LVM maratona pirmā posma trasi. Cēsis Valmiera esmu braucis jau vairāk kā 20 reizes no Cēsīm uz Valmieru, tuvu 10 reizēm atpakaļ virzienā, tā ka nekā jaunu tur nevajadzētu būt. Šogad ir padrusciņai no viss, kas ir bijis iepriekšējos gados. Piemēram, starts ir šeit lejā un uzbraucam atpakaļ augšā, apbraucam šitien te apkārt un nobraucam tur aiz Maksimas lejā un dodamies uz Valmieru. Ir dzelzs tilts ir atjaunots, tātad nebūs tā cilpa, kas bija pagājuši gadu. Laižam pa klasisko maršrutu, un tālāk līdz Valmierai faktiski tur viss ir tieši tāpat, kā bijis agrāk. Paldies, Hops, par lielisku apģērbu. Šobrīd man ir tikai šī jaka un apakšā viens velokrekls. Domāju, ka būs pat karsti. Un, jā, vēl ir jāiekļaujās 2 stundās, jo grafiks un treniņi. Vēl jāpiebilst, ka arī velosipēdam jauns izskats. Priekšā 38 zobracis, es domāju, ka tā būs pareizā izvēle. Gravel stūre. Un šeit arī šokviz nobraukšu trasi, un pēc tam varēšu pieregulēt amortizāciju tieši tā kā nepieciešams. Tā kā laižam pavasara klasikā, aiziet! Lai neko nepalaistu garām, trases apskata beigas šoreiz būs mazliet citādākas. Vai nu skatieties visu, vai vienkārši pārteniet uz beigām, bet apsolu, ka būs interesanti. Tā, starta koridori ir šeit. Startā tātad griežam pa kreisi, un otro reizi braucot cauri griežam pa labi uz Valmieru. Un vēl interesanti, ka izbraucu. Nebūtu izbraucis, nezinātu, ka tur aizmugurē ir jauns asfalts. Kādreiz tā grāns bija diezgan šaubīgi, diezgan bīstam. Tā kā tā ir pirmā pavasara sacīksts, tad ātrums visiem būs. Zvifts ir braukts. Realitāte. Brauciet prātīgi, to asfaltu gabalu ātrums ļoti labs tur. Mans komentārs par pirmajiem metriem ātri, ļoti ātri. Ne jau tāpēc, ka man ir ātrs ritenis. Kaut kā ļoti labi tie pavasara ceļi. Jā, vakar bija sniegs. To es domāju tādā nozīmē, ka viss bija slapš. Bet šobrīd ir ļoti labi uzsūcies, un brīvdienās būs 20 grādi abas dienas. Līdz ar to pa sestdienu vēl pažūs. Būs ļoti, ļoti veikla braukšana, kas īstenībā pirmajam sezonas posmam superīgi. Nu jā, un vēl gribās paslavēt īstenībā organizatorus par to, ka trase ir klasiska un netiek dienas pirmais grūtais kāpums, un arī var teikt lielākais. Ir pāris zari, bet tas dzīves sīkums līdz sacensību dienai viss te būs droši vien novākts. Ja jūs domājāt, ka tas kalns ir grūti, tad nē. Tā bija tikai neliela neērtība. Īstais grūti ir šeit. Šis te lielais klajums. Vienmēr ir mīksta zeme. Šodien arī ir mīksta zeme. Vasaras vidū te ir smiltis un te ir pretvējš. Lūk, tas ir grūti, kad jūs pirms tam drusku esat piekusuši. Tā kā turieties un saņemieties, šitais būs. Te būs cīņa. Nereāli, arī uz tiltu ir jauns asfalts. Super, vienkārši super. Jā, izbauda. Labākā riteņa izvēle šitai gonkai. Vienos vārtos. Ja šis kalns bija asfaltēts, sacensība paliek 2 reizes vieglāk. Ne jau, ka mēs tur lēnāk brauksim. Mēs vienkārši kādu pusminūti ātrāk uzbrauksim augšā. Paši varēsiet pastīties Strava segments pēc sacensības. Domāju, svētdienā kādam būs koms. Ok, šitā slapjā vieta kādreiz bija daudz sausāka. Tagad tek pāris strautiņš. Kājām turisti ir salikuši kociņus, lai viņi varētu sausām kājām pāriet, kas mums ritenim galīgi nepalīdz. Tā trajektorija, ko es izbraucu, tā nebija laba. Paši redzējāt, pieliku kāju. Stabilākais, foršākais veids ir vienkārši laist pa vidu. Paskatījos vismaz pirmajā peļķē. Jā, pirmajā peļķē tur ir cietas smilts apakšā. Otrā laikam dziļi dubļi. Tā kā tāda interesanta vietiņa. Laižam tālāk. Tūlītās ir vēl viens zināmais ūdens. Un pēc tam ir nobrauciens un jā, atkal mierīgāk trase. Šeit es izdarīju visu pareizi.
Otrā lielā milzīgā peļķa, šokējoši milzīgā. Vienkārši jābrauc pa tiem kociņiem, kas salikt kreisajā pusē. Protams, paslīdēt var, bet nevajag paslīdēt. Vienkārši brauciet mierīgi cauri, sajies. Varbūt nesajies. Kā gadās arī šitā te. Un tas bija dienas nopietnākais nobrauciens. Nekas grūts, nekas ļoti garš, bet nu interesants un pa kādai saknītei var izslīdēt. Un, jā, tomēr pavasara dubļi mežā vēl ir. Jābūt prātīgiem. Ok, tagad transferi kilometri līdz nākamai smilkšainai vietai. Nu un pēc tās ir kalniņš uz augšu. Savukārt pa vidu tur nekas sarežģīts tāds nebūs. Atvainojos. Tik skaisti aizgāja nobraucienā kā Sietiņiezi, ka nemaz nepaspēja parunāties par tām smiltīm. Nu jā, smiltis bija mazāk nekā gaidīts, tikpat dziļas kā nebija gaidīts. Braucu pa pašu labo pusi, gan rīzē jau pa zāli. Nu, nezinu, ar mountainbike varbūt tās tur jau stūri ķertos. Es ar šoseis stūri tiku smukāk gar maliņu cauri. Tālāk tur pa vidu domāju, ka es esmu pietiekami kruts, nebija tik kruts, lai izbrauktu taisni. Tur ir jāmaina josla, mainot joslu norakos, un tad aizgāja kāda 10 metru stumšana. Nu, tagad to zinot, es domāju, nākamajā mēģinājumā es domāju, ka varētu arī uzbraukt. Nu, un tagad pāris Sietiņiešu ceļam, atkal kaut kādu gabaliņu lidojam. Superīgi, superīgi, man ļoti patīk. Gribēju vēl piebilst, tad, kad es pāris Sietiņiešu ceļam, jā, tad ir tāda sajūta, ka tu jau gan rīz esi Valmierā. Jā, vēl ir ko braukt un braukt, bet nu tā pilsēta jūtās tuvu. Kaut kur priekšā vēl jābūt ātriem nobraucienam uz upīti, un tad pāri tiltiņš asis pa labi, un tad stāva siena nelielā kāpā augšā. Un tad, kad to pārbrauc, nu tad jā, tad izbrauc otrā pusē lejā pie mājām, vēl bišķiņ garā dēļu laipa, pļava, rūpnīca, asfalts un paliek 5 km līdz finišam. Bet, lai arī es tik gari to teiko norunāju, vienalga jau šeit ir sajūta, ka mēs esam gandrīz galā. Izbraucam Valmieras laukos. Nu, tagad jau finišu pilnīgi ar roku redzams. Pāris piebildes iepriekšējiem. Dubļainais nobrauciens lejā uz tiltiņu ir tāds bišķi šaubīgs. Nu, un pats tiltiņš vēl šaubīgāk. Ziema darījusi savu, drusku paskalots malas. Aizdēļu laipas, kad ir kreisais, tad ir jābrauc tuvāk pa iekšējo malu. Tur vienkārši savs ārpusē, tur ir divas milzīgas peļķis. Un tā kā es neesmu ne Pogačars, ne Skuiņš, kurus būtu interesanti skatīties, kā viņi vienatnē aizbrauc pēdējos 5 km līdz finišam, tad pārslēgsimies tagad uz studiju un noskatīsimies pagājušā gada sacensību ierakstu. Būs taktika, būs cīņa, būs daudz interesantāk nekā šāds te solo brauciens skaistā pavasarī. Sveiciens no studijas! Lai parādītu trases pēdējo kilometru, apskatīsimies iepriekšējā gada finišu. Pirms tam šogad visus trašu apskatu video esmu nolēmis gatavot nesaņemot naudu no organizatoriem. Tas ir, lai es varētu taisīt, kad es vien tos vēlos, kā es to vēlos un lai varētu teikt visu tā kā ir. Uzslavas, kur nepieciešams un ieteikumi, kur nepieciešams. Katra video sagatavošana un montāža aizņem 2 pilnas darba dienas, tāpēc būšu priecīgs, ja jūs man iemetīsiet kafijai kādu eiro, saita zemāk, baimijā kofija, slipsīt Eduards. Labi, atgriežamies trases pēdējā kilometrā. Man priekšā brauc Mārtiņš, viņš velk ļoti spēcīgi, es it kā mēģināju pāris reizes paņemt maiņas, bet nu, viņš atgriezās priekšā un acīm redzot vēlās vilkt pats, lai būtu pārskatāmi un viņš kontrolētu situāciju. Nu, man atliek tikai sekot, nu un ko es arī daru. Kā redzam, temps ir ļoti labs, priekšā tiek noķert vairāk dalībnieki. Šķērsojot apveceļu, mēs divatā arī atrāvāmies no visas lielās grupas, tā kā tas ir tikai normāli, ka mēs abi šeit esam ātrāki. Neliels sprints uz mazā kalniņa un ejam tālāk. Tā, nu jau līdz finišam ir palikuši kaut kādi 300 metri, būs kreisais pagrieziens. Reku dalībnieki jau viņi iegriež.
Rekur no malas vēl viens izraujas sprint. Mārtiņš gan parādīja, ka viņš ies pa kreisi, bet tāpat tas džeks tur ielīd iekšā. No labi, tur bija daudz vietas. Izrādās, ka mums sēdējuši vēl vairāk dalībnieki. Tā šeit es tiek iespiest stūrī, tā, aiziet. Tā, tagad viss ir kājās, es arī esmu kājās, mēģinam. Tā, šis ir tas puisis, kas izlīda pa iekšmalu. Principā nevajadzēja viņam atstāt tur to iekšmalu, neko darīt, labi. Bet, tā tad, jā, -1 un kaut kāda +3 vietas plusā. Tā kā tīri labs sprints. Un te jau tā tad tusiņš, sacensību finišs. Visi dalībnieki. Sveicinamies, aprunājamies, kā katram gāja. Un tiekamies nākamajā posmā Siguldā. Visu labu, lai jums veicas!